Laipni lūgti atkrituma apsaimniekošanas sistēmas ATAPS video apmācībā ar nosaukumu Līgumi. Līgumu saraksts ir viena no visaktīvāk lietotajām ATAPS sistēmas daļām, tāpēc sarakstā ir pieejams vispārīgs meklēt lauks, kurā ievadot līguma numuru, klienta vārdu vai uzvārdu, klienta personas kodu vai adresi, var atrast konkrētu līgumu. Pamēģināsim. Ievadot Pēteris, mēs varam atlasīt līgumu sarakstu, kurā figurē Pēteri. Līdz ar to mēs varam atrast ātri līgumu, ko meklējam. Ir vēl dažas citas noderīgas meklēšanas iespējas pēc apdzīvotas vietas. Pēc līguma statusa ir aktīvs, neaktīvs, apturēts. Ir vai nav pieejams pastāv vai nepastāv mobilais telefons vai e-pasts, kā arī ievadot līguma numuru no grāmatvedības sistēmas. Viens no vissvarīgākajiem procesiem ieviešot ATAPS sistēmu uzņēmumā ir līgumu datubāzes izveidošana. Mēs, protams, iespēju robežās jūsu esošo klientu datubāzi varam palīdzēt automātiski importēt ATAPS sistēmā, bet jebkurā gadījumā jauna līguma izveidošana būs viens no ikdienas procesiem. Tādēļ aplūkosim to tuvāk. Lai izveidot jaunu līgumu, spiežam saiti jauns līgums, kas atrodas rīku joslas kreisajā pusē, un sākam līguma izpildīšanu. Sāksim ar klientu lauku. Ja jūs veidojat līgumu jau esošam klientam, par ko esat pārliecināts, ka klients atrodas datubāzē, tad jūs varat atrast pēc vārdu uz vārda vai personas koda klientu un izvēlēties šo te klientu kā klientu, kas būs piesaistīts līgumam, bet mēs aplūkosim jaunu klienta pievienošanas iespēju, ko veic ar šo te mazo plus podziņu. Tiek ievadīts personas kods, vārds, uzvārds, vārds uzvārds ģenitīvā, kas tiks izmantots vēlāk līguma formēšanai, kā arī vārds uzvārds datīvā. Var piezīmes kādas veikt, ievadīt klientu numuru no grāmatvedības sistēmas, lai ērtāk šo te klienta kartiņu sasaistītu ar grāmatvedības sistēmas programmu. Aizpildām adresi. Nosaukums adresei ir domāts kā nosaukums, ko vēlāk var lietot, piemēram, šoferi, kas brauc, sniegt pakalpojumu konkrētam klientam un varbūt atpazīst šo te adresi kā kaut kādu Jāņa māju, piemēram, vai Maksima veikalu vai savādākā veidā, nevis kā adresi, kur ir iela numurs, bet adresi ar kaut kādu konkrētu saistītu ar kaut kādu konkrētu objektu. Piemēram, Jāņa sēta. Ciems pilsēta, pieņemsim Rīga, iela mājas nosaukums Laši, numurs 8. Tas būs māja. Pasta indeks LV 1046 pieņemsim. Var veikt piezīmes, var pievienot fotogrāfiju, kas raksturo attiecīgo vietu, ko atkal var pēc tam izmantot šoferis, kas brauks sniegt pakalpojumu. Atzīmēsim šo te mājas atrašanās vietu kaut kur kartēm. Tā kā mēs paši atzīmējam, ka šīs te atrašanās vieta ir pareiza. Un izvēlamies maršrutu, kas nav obligāts pasākums, bet to var izvēlēties, kurā maršrutā šo te klientu iekļaut. Pieņemsim, ka tie ir rajons numur 1, tad šis te maršruts būs. Saglabājam. Ciems pilsēta nav pareiza. Rīgas novadu izvēlēsimies. Saglabāt. Tad esam aizpildījuši klienta kartiņu, aizpildam papildus datus labajā pusē. Varam izvēlēties, vai klientam visiem pakalpojumiem, tas ir atkrituma izvešanai, ir nepieciešams foto obligāts, kas nozīmē, ka jūs varat veikt fiksējumu katram atkrituma izvešanas faktam,
Kā saņemam rēķinu, pa e-pastu, pa pastu. Var atzīmēt, vai rēķinā sūtīt vai nesūtīt izvērsto pielikumu. E-pasts. Mobilo telefonu. Un parasto telefonu ir. Un saglabājam. Redzam, ka ir ievietots. Tālāk varam pievietot arī konteinerus klientam. Ja klientam, piemēram, tātad aizpildam konteinera numuru, kas vairāk ir domāts kā inventarizācijas numurs. Ja mēs zinām, ka klientam pakalpojums tiks sniegts te pašā adresē, kurā ir klienta adrese, tad aizpildām adresi izvēlamies no adreses, ko tikko pievienojam klienta kartiņā. Varbūt, ka šī adrese atšķirās sniegtā pakalpojuma adrese no klienta adreses, kur jāpiegādā rēķini. Līdz ar to tā var atšķirties. Pieņemsim, ka šajā gadījumā mums neatšķirās. Norādam sezonas. Tas nozīmē, ka mēs varam norādīt, kuros laikos tiks izvests konteineris. Pieņemsim, ka pirmajā pusgadā, tas janvārī līdz jūlijam, atķiksējot pārējos mēnešus gada, mēs izvedīsim katru trešo nedēļu trešdienas. Tas katru mēnesi, trešās nedēļas trešdienā izvedīsim atkritumus. Saglabājam. Bet nākošajā pusgadā, kas būs otrā gada pusē, sākot no jūlija, mums izvešanas grafiks būs katru otro nedēļu otrdienās. Arī saglabājam. Līdz ar to mēs varam šādi definēt vairākas sezonas, gadu laikā vairākus izvešanas grafikus. Saglabājam konteinerus un aizpildam pāri palikušos datus labajā pusē. Mēs šādi var pievienot arī, protams, vēl konteineru. Teiksim, ja ir vairākās adresēs konteineri, ir vairāk klientam, vairāk īpašumi, tad šeit var pievienot šos īpašumus klāt. Labajā pusē mēs ievedam līguma numuru, kas parasti jāsakrīt arī ar grāmatvedības sistēmas līguma numuru, lai sistēmas savā starpā var sazināties, kas ir pārstāvis, kāda ir līguma veidne, izvēlēsimies fiziskām personām ar nomu, kādā ir maksāšanas kārtība, vai tas ir pēcapmaksa vai priekšapmaksa un par kādu periodu, izvēlēsimies priekšapmaksu par kvartālu. Apmaksas termiņš, tas ir termiņš, kas tiks iekļauts rēķinā, kā apmaksās dienu skaits, kas ir no rēķina saņemšanas izrakstīšanas brīža, tātad dienu skaits, kura termiņā ir jāapmaksā klientam rēķins. Un status, kas ir aktīvs, un varam koriģēt arī līguma termiņu, ja tas nepieciešams, un saglabāt. Šādi esam izveidojuši līgumu. Mēs redzam tādu līguma kartiņu, kurā ir pieejama gan informācija par klientu, gan informācija par pašu līgumu, un zemāki saraksts ar konteineriem. Šajā gadījumā šajā sarakstā mums ir viens konteineris ar noteikti adresē. Augšpusē ir dažādas papildus iespējas līguma, dažādi dati saistīti, kas ir viena no iespējām ir atskaite, kurā mēs redzēsim pakalpojumus sniegtos, tad, kad tie tiks sniegti. Tā kā šis jauns līgums mēs šeit neko neredzam. Ir rēķinu sadaļa, kurā būs redzami rēķini. Ir maksājumu grafiks, ko varam izmantot uzreiz. Šādā formātā tabulārā ir arī līgums drukai, kurā mums ir sagatavojusi sistēma līguma drukāšanai no iepriekš sagatavotas veidnes, ko mēs aplūkosim citā video apmācībā, kā šādas veidnes izveidot. Ar dzelteno mēs redzam datus, kas ienāk no klientu kartiņas līgumā. Varam pārbaudīt, vai viss ir korekti. Un, protams, iegūt versiju arī drukāšanai, ko izdrukāt uz papīra un dot klientam uz parakstīšanu.
Un ir vēsture, kurā mēs varēsim aplūkot, kad pakalpojumi tiks sniegti. Šajā vēsturiskajā pārskatā varēs redzēt, kurās dienās kādi pakalpojumi, cik lielos apjomos klientam ir tikuši sniegti. Tātad skats režīmā, līguma skata režīmā vēl ir ļoti ērta iespēja fiksēt jebkuru komunikāciju ar klientu. Piemēram, klients zvana un vēlās pieteikt atkritumu izvešanu konkrētā datumā. Tad mēs sakam, ka ir pieņemta telefona saruna. Klients ir vēlas pieteikt izvešanu. Un sistēma piedāvā arī kuram konteineram. Ja klientam ir vairāk konteineru, tiek izvēlēts konteineris un diena, kurā izvešana tiek pieteikta. Saglabājot šādu ierakstu, sistēma automātiski ievieto konkrētajā dienā, konkrētajā maršrutā šo te pieteikumu faktu, kā rezultātā klientam pakalpojums tiks sniegts. Tālāk aplūkosim, kādas iespējas mēs redzam konteinera pārskatā. Mēs redzam sezonas, tas ir izvešanas grafikus, kuros mēnešos, kuros datumos, kuros laikos tiks konteineri izvesti. Un mēs varam šo te kalendāru aplūkot šādā formātā, ar atzīmētām aktīvām dienām, kad notiks izvešana. Kas ir arī vērts pārskatāms veids, kā redzēt pakalpojumus, kas tiks sniegti klientam. Atgriežamies atpakaļ uz līgumu. Tas arī viss un uz tikšanos nākošajā video apmācībā.